ar visām zvaigznēm tu biji kopā? Jā. Labi, tagad kas Krosbijs ir pa putnu vispār? Viņš labs, es nezinu, ko gaidīt. Ne, kā cilvēks, kā viņš tev uzņēma, varbūt viņš tev tur izjokoja. Nē, viņš man ļoti labi uzņēma. Tāpēc, ka tu vienā skolā mācījies, tāpēc? Nē, to viņš nepieminēja? Par to viņš man arī jautāja, mēs par to arī runājām drusku. Viņš tur stāstīja, kā viņam bija tur, kas viņam patīk, nepatīk, kad visu. Un, vienkārši pēc viena treniņa es sēdēju viņam blakus, un viņš ar mani vienkārši sākt runāt tā kā parastais cilvēks. Un bija forši, ka nebija tā sajūta, ka viņš viens no galvenajiem zvaigznēm pasaulē, un viņš nebija tā, ka... Nav viņam putnu galvā, jā? Jā, nē, viņš normāli, tā kā es ar tevi, piemēram, runāju, vienkārši parastais tāds čās, un tas bija... Un viņš tev iedeva kaut kādas padomas vai kā? Nē, toreiz ne, viņš vienkārši ar maniem runāja pa to skolu, viņš runāja, tur stāstīja, kā viņam tur gāja. Tā kā viņš tev iedrošināja, viņš ir tā kā līderis. Kad es tur mācījos vienā laikā, bija viņa Krosbija māsa tur mācījās arī. Un tur arī viņš jautāja, kā man tur patīk, pēc tam, kur es pēc skolas spēlēju, kā man tur AHL patīk, tur tā pilsēta Vilksberi. Labi, otrs putns lielākais ir Jevgeņijs Malkins. Tu krieviski runā viņu? Jā. Viņš bija tā kā, kāda viņa attieksme pret... Viņš tāds smieklīgs, tā viņš... Viņam tā angļu valoda sākuma arī bija briesmīgi, viņš tik nevarēja iet, viņam tak bija tas Gončars, kas viņu tur vilka aiz ausīm, jā. Gončars tur arī ir, viņš tur... Jā, es zinu, es arī tad stafā viss tur ir spēlētāji. Un ir kaut kāds stāsts par Malkinu, vai ko? Par Malkinu viņš bija, vienreiz viņš mums pēc viena spēle, kad uzreiz bija jābrauc uz lidostu, tāpēc, ka mēs lidojam prom uz izbraukumu. Un es sēdēju, gaidīju, kamēr man nebija mašīna, ka man kāds atvezīs, un Malkins man vienkārši saka, ko grib ar mani braukt. Un kas viņam pa mašīnu bija? Viņš bija Gončaram mašīna, bija Mercedes, tāds smūgs bija. Un bija Gončars brauc, un es ar Malkinu biju kopā. Un no sākuma mēs gājām ārā no hala, es viņas kaut kur pazudīju, es neatceros tur. Pazudīju un nevarēju atrast, kur tā mašīna ir. Un pēc 5 minūtēm atradīju, un viņš man, ko tu Latvijas jau bija dusmīgi, ka viņš... Ka jāgaida, jā? Skaidrs. Ilgi mēs tev gaidīsim. Bet tad krievu valoda arī noder, principā. Gan krievu, gan angļu viņi... Viņš tā saka, čau, latīši dolgi cieš dēļ. Sadarbībā ar Garmin.